Esmu uzvilcis baltu kreklu, jo pirms nedēļas pieteiktais balto hakeru raidījums ir klāt. Tā kā interesanta un noderīga informācija par moderno tehniku vienmēr ir pieejama Nākotnes parkā, jūs varat sekot mums savos televizoru ekrānos reizi nedēļā, vai arī, lai būtu pavisam tuvu mums klāt, sekojiet mums Twitterī. Rakstiet Nākotnes apakšsvītra parks un mēs būsim klāt. Šodien raidījumā, kā izskatās mūsdienu hakeris? Viņam īsti nepatīk filmēties, viņam īsti nepatīk stāstīt par to, ko viņš dara, jā, jo tas, protams, dažreiz nelikumīgi. Un kas ir certificēto balto hakeru skola? Nobiedējām? 4 padomi mājas lietotājiem privātajā datordrošībā. Sagatavojieties pierakstīt! Hakeris. No kinofilmām šis vārds mums asociējas ar tādiem krimināliem ļaundariem, kas sēž tumšos pagrabos pie saviem datoriem un īsteno savus kibernoziegumus. Šodien izrādās ir krietni savādāk. Hakeris vairs nav tas pats tipiņš, kas sēž pie monitora pagrabā. Pie tām viņi iedalās baltajos un melnajos hakeros. Šodien mums būs viena interesanta pastaiga kopā ar New Horizons certificētu ētisko hakeri Pjotru. Kā iemācīties būt labajam hakerim? Reāli es teiktu tā, ka visu, ko mēs redzam, gandrīz visu, ko mēs redzam Holivudā, ir pilnīgas muļķības. Tas ir kompetents cilvēka darbs, kurš zina, kā darbojas sistēma, kurš zina, kā var pieslēgties pie tīkla, kurš arī var redzēt cilvēkus, kurš zina, ko gaidīt no tā vai šā cilvēka. Hakers ir cilvēks, kurš brauc riņķi ar automašīnu, ar netbooku pa 100 latiem. Tas cilvēks, kurš zina, kā pieslēgties pie tīkla, kuru komandu ievadīt, ļoti ātri atslēgties un braukt projām. Cilvēks, kurš zina, kur tirdzniecības centra ir īstas videokameras, kur nav. Tad viņš zina, kur var apsēsties tā paša tirdzniecības centrā, atvērt savu notebooku, iet pāris komandas un braukt projām. Tas viss. Pjotrs ir New Horizons IT mācību centra instruktors, un viņš pats ir hakeris. Tikai baltais, jeb ētiskais hakeris, kurš saprot un zina, kā meklēt vājās vietas un ievainojamību mērķa datorsistēmās, izmantojot tās pašas zināšanas un instrumentus, ko pielieto hakeri. Šādas prasmes īpašā apmācību kursā Certified Ethical Hacker var apgūt ik viens nopietnas IT speciālists, lai profesionāli un ātri spētu novērst kiberuzbrukumus uzņēmuma, valsts iestādes vai organizācijas IT infrastruktūrai. Ir tā saucamie balto cepuru hakeri vai balti cepuri, ir melni cepuri un ir pelēki. Te, kuri pa dienu ir baltie, bet pa naktīm ir melnie cepuri. Jā, ir. Protams, ka viss tas kurs, kuru mēs te pasniedzam, ir sastādīts ar reālu hakeru palīdzību. Iescējiem šīs kurs nav domāts, jo, lai saprastu visu, par ko šeit runā, jāzina daudz no programmēšanas, daudz no administrēšanas, no tīkla protokoliem, ir jābūt darba pieredzi. Plus arī kādas pamata drošības zināšana ir jābūt. Nav tā, kā mēs hakeru kursā stāstam, kas ir pieejas tiesības. Tas nebūs. Te ir stāstīts par to, kā apiet tas pieejas tiesības, kā apiet ierobežojumus. Mūsu saruna ar Pjotru norisinās New Horizons datorklasē, kur tad arī notiek šīs certificēto ētisko hakeru apmācības. Nodarbības norisinās nelielās grupās ar instruktoru vadītām prezentācijām, kuras papildina nopietni laboratorijas darbi ar dažādiem praktiskiem treniņiem IT drošības uzlaušanā. Šis kurs būs noderīgs drošības dienestu darbiniekiem, IT drošības speciālistiem, interneta vietņu administratoriem, visiem, kurus uztrauc tīkla infrastruktūras integritāte. Es ne pirmu gadu strādāju drošības jomā, ne pirmu gadu. Vai arī pa 10 gadiem, jā, noteikti. Un pāris lietas, kuras es te redzēju, tajā kursā bija šokējušas. Īsti šokējušas. No tā laika es saprotu, ka gandrīz nav pilnīgi aizsargāta sistēma. Es tagad saprotu, kā notiek visādu weblapu uzlaušanas, tām operācijas sistēmu uzlaušanas. Jau pirms tā mēs zinājām, kā aizsargāties, bet kad tu mēģini to izdarīt pats ar roku, tā ir pilnīgi cita lieta, pilnīgi cits skats uz problēmu.
Lūk, 5 dienas intensīva darba, vairāk mācību grāmatu lapušu tūkstoši, 20 gigabaiti kompaktdiskos ar visdažādākajiem hakerrīkiem un stundām ilgi laboratorijas darbi. Kā tas vispār normāli cilvēku prātam var būt aptverams? Kā izrādās, labam hakerim šim ir jābūt saprotamam. Ja līdz šim es mācījos, kā konfigurēt lietas, serverus visus un ugunsmūrus un tā tālāk, kā nodrošināt viņu drošību, tad tikai pēc šī kursa es sapratu, ka par to drošības īstenībā zināju līdz šim salīdzinoši maz. Jo šis kurs parāda, ko var uzlauzt. Tieši tiek parādīts un izstāstīts, ka var uzlauzt. Ka ugunsmūri, pat praktiski jebkuru ugunsmūri var apiet. Tas prasa daudz laika, pūļu, analīzes un tā tālāk, bet var apiet. Lielākā daļa weblapu ir uzlaužamas ļoti elementāri. Tas parāda, kā to var izdarīt, un reāli ir laboratorijas darbi, kas tev liek to izdarīt. Ja? Arī pašam ar savām rokām pamēģināt, un kad tu saproti, cik tas viss ir elementāri, tad vienkārši iestājās tāda panika pirmā brīdī no tā, ka vai te vispār kaut kas ir droši? Rezultātā ir jāsaprot to, ka to darīt nedrīkst. Jo būtībā ir jāparakstās. Pirms vispārībā kurs sākās, ir jāparakstās par to, ka tu to nekad neizmantosi. Tā apņemšanās un tas paraksts par to, ka tu apliecini, ka tu nekad neizmantosi to, tas ir tāds tā kā baltais diedziņš, pa kuru jāsteigā, baidoties, ka nenokritīs vienā vai otrā pusē, jo ko pilnīgi noteikti nedrīkst darīt, tas ir vienkārši paņemt kaut kādu uzņēmumu, un sākt pa viņu rakt, laust un darīt un eksperimentēt. To nedrīkst. Izņemot gadījumus, kad ja tas uzņēmums noslēdz līgumu par to, ka es gribu pārbaudīt, vai mans tīkls ir drošs. Ja, teiksim, dotā gadījumā es to daru pret savu uzņēmumu, par cik man šī informācija nākus rokās, ja, kā to darīt un ka to var izdarīt. Un es pārbaudu, vai tas, ko es līdz šim esmu darījis, vai tas ir devis pietiekamu rezultātu, vai kaut kas ir jāizlabo. Protams, es esmu jau veicis dažādas darbības, kas ir izmaiņas. Jā, loģiski, es neesmu daudz ko zinājis pirms tam, kā ir pareizāk lietas jādara. Un būtībā tas darbs vēl ir ilgstošs un aktīvs. Izīdotā gadījumā izvēlējās šo ceļu tāpēc, kad ir vajadzīgs vismaz kāds cilvēks, kurš zina ienaidnieku. Tas ir kā karā. Ja? Ir jāpazīst un jātur tūmā savus ienaidnieks, lai tu varētu zināt, kā no viņa izsargāties. Un tas ir tas, ko būtībā tas kurs arī pirmām kārtām iemāca. Kursa noslēgumā, kā jau labā skolā pienākas, beigās ir eksāmens. Online formā. Un ja tu to nokārto, tad tu iegūsti starptautiski atzītu ētiskā hakera statusu. Ja tev šāds ir, laipni lūdzam balto hakera brālībā. Iedomājieties, cik forši tas skan uz vizītkartes. Bet tev nebūs iegūtās zināšanas izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Viena lieta ir uzņēmumu un dažādu organizāciju datortīklu drošība, taču par savu drošību dar aizdomāties arī mums, parastajiem datorlietotājiem. Lūk, sarunā ar Piotru viņš mums atklāja tādu statistikas informāciju, ka pat mēs bijām mēreni šokēti. Gandrīz katram mums ir dators mājās, pat arī 2-3 datori. Gandrīz neviens netraucas pēc drošības. Neviens. Tas nozīmē, ka parasti cilvēki ir ļoti atvērti uzbrukumam. Kā es dzirdēju no internetu provideriem, vismaz puse no mājas lietotājiem ir inficēta. Nevis paši cilvēki, bet datori, protams. Vismaz puse. Un tas nozīmē, ka nevis vienkārši inficēta ar vīrusiem, bet ar mūsdienīgiem vīrusiem, ar trojānu, kur ir vadami ar hakeru. Tad, hakers vispirms paņēma zem vadības pāris tūkstoši datori, pēc tam ar tiem pāris tūkstošiem datoriem uzbruka uz kādu, piemēram, valsts iestādi. Tā šobrīd notiek, tā reāli notiek. Bet mājas cilvēki tikpat netraucas par drošību. Man tie datori nekas vērtīgs nav, kamēr neatbrauks Maskišovu. Paskaidrošu vien, kad Piotra minētais Maskišovu nozīmē drošībniekus, jeb varas iestāžu cilvēkus. Starp citu, arī mūsu paziņu lokā ir kāds cilvēks, kurš nebija aizslēdzis savu Wi-Fi tīklu ar paroli un ļaundari izmantoja viņu tīklu, lai darītu savas ļaunās lietas. Drošībnieki ieradās un šo datoru vienkārši atņēma. Tāpēc mans mīļais datorlietotāji, lūk tev pāris padomi, lai tu esi centīgs un ievēro elementāras drošības lietas.
Pirmkārt, ja savā mājoklī lietojat bezvadu jeb Wi-Fi tīklu, noteikti parūpējieties par paroles aizsardzību, ko varat aktivizēt bezvadu maršrutētāju iestatījumos. Jā, kārtīgi urķi tas neapturēs, tomēr ievērojami samazinās nevēlamo tīklu lietotāju aprindas. Otrakārt, noteikti uzstādiet savā datorā antivīrus programmatūru un pavisam labi, ja aktivizēsiet arī ugunsmūri. Ja paši neprotam, draugu lokā noteikti ir kāds zinošs palīgs. Un starp citu, mājas vajadzībām antivīrus programmatūra nav nedz jāzog, nedz jāpērk. Pieejama virkne ar labiem bezmaksas risinājumiem – Avira, Avast, Komodo, Panda Cloud vai tikpat labi Windows operētāja sistēmā integrētā Microsoft Security Essentials. Un treškārt, zelta likums, kas attiecināms uz mūsu pašu lietošanas ieradumiem. Padomu sniedz Paula, pasaules līmeņa baltā hakere, kur sastapām nesenajā Microsoft rīkotajā Tech Day 2012 konferencē. Mēs ikdienā lietojam ļoti daudz un dažādus programmatūras rīkus un tiešsaistes pakalpojumus. Tāpēc pirms kaut kur klikšķināt, pirms kaut kur ievadīt savu paroli, pirms kaut ko lejuplādēt, padomājiet divreiz. Mūsdienās virtuālās vides uzbrukumi tiek tēmēti nevis uz datoru vai tehnikas vienību, bet jau uz pašu cilvēku, lietotāju, uz viņa datiem un informāciju. Jo kur ir cilvēks, jeb lietotājs, tur ir arī nauda. Ir ļoti vilinoši piekļūt otra cilvēka bankas kontam. Tāpēc vēl jo vairāk skatāties, kur jūs klikšķinat. Tas ir mans šodienas labākais padoms. Ļoti pietuvināti Paulas pat teiktajiem mēs varam pieminēt arī 4. datoru drošības likumu. Un tas skan: domā, kur un ko tu raksti. Tas attiec tieši uz sociālajiem tīkliem, kur jūsu labprātīgi veiktā informācijas ierakstīšana pirmkārt ir ļoti laba augsne hakeriem un dažādiem ļaundariem. Un labs hakeris pirmkārt ir labs novērotājs un arī labs psihologs un nekavēsies izmantot jūsu teikto. Kāpēc mēs baidamies no sekošanas, ja mums kāds seko uz ielas līdzi? Bet absolūti nebaidamies no tā, ka mums seko pilnīgi sveši cilvēki, ja tūkstošiem sveši cilvēki Twitterī. Mēs par to priecājamies, bet kāpēc? Vairums jauniešu stāsta par to, ko viņi dara tur ik uz soļa, ja, visu cauru dienu. Tad pilnīgi nesaistīti cilvēki, es varu paņemt un noskaidrot par viņu visu. Ceru, ka jūs no šodienas savos draugiem LV, Facebook un Twitter kontos piedomāsiet, ko jūs sakāt, jo varam rēķināties ar to, ka tas, ko jūs sakāt, var tikt izmantots pret jums pašiem, un ļaundari nekautrēsies to arī izmantot. Lai nu kā, nākotnes parkam jūs varat sekot droši arī Twitterī, arī Facebookā un arī mūsu pašu mīļajā draugiem LV. Tāpat kā katru nedēļu LTV pirmajā kanālā šajā pašā laikā. Nākamnedēļ īss un kodolīgas atziņas no tehnoloģiju pasaules, kā jūs domājat, ar ko? Ar Kristīni, protams. Sveiciens visiem Latvijas neatkarības dienā!